Iedomājies, ja tev tuvam cilvēkam sāk parādīties atmiņas traucējumi vai demences simptomi. Tas var būt biedējoši, taču ir risinājumi, kas var palīdzēt viņiem saglabāt saikni ar pasauli ap viņiem. Šī spēle sastāv no 15 unikāliem objektiem. Katrs no šiem objektiem ir veidots ar savu tekstūru, krāsu un skaņu. Šajā spēlē tiek iekļautas arī 25 kārtas. Uz šīm kārtīm ir jautājumi, kuri ir saistīti ar notikumiem, ar kuriem mēs katrs esam saskārušies šīs dzīves laikā. Šo spēli var spēlēt ar spēles vadītāju un līdz 2 spēlētājiem. Vadītājs izvelk vienu no kartiņām, nolasa to un ļauj spēlētājiem izvēlēties objektus, kas viņiem visvairāk saistās ar šo atmiņu. Katram šie objekti var būt atšķirīgi, jo atmiņas ir dažādas un fantāzija līmeņi ir atšķirīgi. Paskaidrojot, kāpēc viņiem šie objekti atsauc atmiņā notikumus, viņi atceras šīs lietas un veido saikni ar pagātni, kura tiek piemirsta. Šī spēle nav tikai izklaide, tā ir rīks, kas palīdz saglabāt garīgo asumu un uzlabo atmiņas funkcijas. Spēles uzdevumi un objekti ir veidoti tā, lai tie būtu vienlaikus izaicinoši un pieejami, veicinot kognitīvās spējas un palīdzot saglabāt saikni ar pagātni. Tā ir iespēja jūsu tuvākajiem palikt saistītiem ar savām atmiņām, piedzīvojot katru mirkli kā jaunu atklājumu, uzsāc ceļojumu kopā ar atmiņu pasauli, spēli, kas atjauno saikni ar pagātni.